Kā jums veicās testa ātruma posmā? Vai esat apmierināti ar savu sniegumu? Nu, nosacīti apmierināti, bet katrā ziņā tas bija viens no pirmajiem, teiksim, ar šo automobīlu pirmajiem posmiem, ko mēs veicām faktiski tādā nelielā cīņā, kur varēja salīdzināt rezultātus, jo līdz šim aizvadītie testi, kas arī nevar teikt, ir baigi garie bijuši, ir aizvadīti individuāli, mēģināt saprast, kas ir atšķirīgs automašīnā, un jāsaka tā, ka ir ļoti daudz kā atšķirīga. Tad testa braucieni faktiski arī bija, tie 3 braucieni bija vairāk tā kā vēl joprojām tā saprašanās ar automašīnu, mēģināt vecos ieradumus nolikt malā, kas ir attiecībā uz ātrumu pārslēgšanu vai to pašu startēšanu no vietas. Tā kā, es domāju, ka ir ļoti labi. Es gan nebiju gaidījis, ka varbūt pat tik labs rezultāts, teiksim, salīdzinoši būs iznācis. Jo, arī ātrumposms testam bija izvēlēts pietiekami sarežģīts un bīstams, tā, ka kļūdas varēja maksāt dārgi. Es pa lielam esmu apmierināts, un tā kā rītdien parīt jau klasiski rallija ātrumposmi, kas jau man vairāk patīk. Skatīsimies, kā tālākies. Tas nozīmē, ka rīt jūs varētu būt arī ātrāki. Pret sevi ātrāki droši vien, kā būs pret pārējiem, baigi grūti kaut ko prognozēt, jo R5 automašīnai gala ātrumi ir mazāki, bet viņas potenciāls, protams, ir ātrums līkumos, bremzēšanās. Tas ir tās lietas, kuras, protams, mums jāmēģina izmantot, bet viņas nav tik viegli uzreiz arī apgūt, jo tā bremzēšanās vēlāk, tas nav tik viegli, kā varētu šķist, jo ļoti īss attālums paliek līdz objektam, un tas psiholoģiskam bišķi jāpārkārt pāri. Bet, es domāju, ka ar katru reizi, kad mēs tajā mašīnā iesēžamies, jūtamies labāk. Kā stūrmanim atšķirs braukšana ar R5 klases auto? Man galvenais, laikam, manā darbā ir tas, ja es redzu, ka pilots tiek galā ar visiem saviem uzdevumiem, tad man darbu darīt ir ļoti vienkārši, un es uzskatu, ka šis jau bija, šis ātrumposms bija tāds, kur var pārbaudīt pilotu meistarību, un jāsaka tā, ka Mārtiņš ļoti labi tiek galā, un tāpēc arī man ir, protams, dažādas lietas, kas varbūt nākušas klāt pāris podziņas, jo podziņu te ir tik vairāk kā mūsu mašīnā. Ir šis tas jānospiež varbūt vairāk, bet darbs ir, es domāju, ka kļūst ar katru kilometru ir vienkāršāks, un Mārtiņš var uzticēties un tikai domāt par to, kas man ir jādara, lai netraucētu un palīdzētu tieši viņam. Jūs savā starpā labi saprotaties ātrumposmos? Faktiski ideālais ir tas variants, kad es runāju ar Mārtiņš klusē, mēs uz to ejam un cenšamies, lai tā būtu. Un jāsaka tā, ka šajā testa ātrumposmā tā bija, un es ceru, ka visas atlikušās 2 dienas būs tā, ka es runāšu, un Mārtiņš skatīsies uz ceļu un kā teikt, parādīsim ļoti labu sniegumu.